Nu, skaties manu burvību. Very good. Kurš ir dod tad? Jā. Jūs man dodat atļauju? Jā, vari. Šis ir tik jocīgi. Jā. Vai jums ir kāda seksuālā fantāzija? Šis viss iet diezgan lielā lejupslīdē. Esmu īss. Šodien 6 meitenes savā starpā centīsies saprast, kura no viņām ir vispiemērotākā Džekam, kas viņai stāvēs pretī. Būs intriga, būs izbalsošana, cerams arī būs jautrība un milzīgs paldies Yes Intī preču veikalam par šovu atbalstīšanu, par ko arī pieminēšu mazliet vēlāk. Nu ko, laicam iekšā! Čau, man sauc Džerods, a.k.a. Honey, nodarbojos ar mūziku, repoju, dziedu, rakstu, prodūsoju, brīvajā laikā sportoju, protams, strādāju kā jebkurš normāls latviešu cilvēks un esmu šeit, I don't know, we'll see. Es neesmu nevienā, ne otrā pusē par vienas nakts sakaru vai par attiecībām, bet we gonna see. Vai tu esi uztraucies? Grūti īstumā pateikt, vai es satraucies vai nē. No vienas puses jā, no otras puses nē. Nav nekas uzspiests. Neesmu šeit cietumā. Bet... Kas ir tās tips? Matu krāsai man nav tips. Man patīk sportiskas meitenes, līdz man patīk tetovētas meitenes. Vispārēji var skatīties. Nu, sportisks slaids. Es neesmu tas beigais tipīgais čāls. Viss ir atkarīgs, man liekas, no personības. At the end of the day. Nu, dienas beigās. Kādas meitenes tev nepiesaista? Nesportiskas, bez mērķiem, kas neskatās uz nākotni, kā uz... Mēs dzīvojam pasaulē, kur tev viss ir pieejams, tu vari visu izdarīt. Mēs vienkārši sēdēs mājās un teiks, jā, this is my life, šī ir mana dzīve un just roll with it. 3, 2, 1. Yes, buddy. Baigi melns viņš tās. Okay. Same reaction. Kurš gribēja precēties? Kurš? Kurš to teica? Okay. Joks nesaprot. Es saprotu, bet tas ir smags joks. Tas nav, tas ir tāds nopietns joks. Ko jūs par mani domājat? Negaidīti. Vispār neredzēts. Tas latvietis? Kā tev liekas? Nē. Sirdī nē. Viss kādam kādu vēl komentāru? Viņš mūs apūra. Vai šobrīd jau ir kāda meitene, kas vēlas izstāties? Es neņemšu ļaunā, jo nu kas ir. Okay, nice, yes! Būs labi. Pirmais rauns, jeb swiping round. Gluži kā dzīvē Tinders. Pa labi, super, pa kreisi, nepārāk. Šobrīd Džeks skatīsies tikai un vienīgi uz fizisko aspektu. Neviena meitene neizkrīt ārā, vienkārši, ja pa labi, super, aiziet apakaļ, kaut kur nostājās tur bariņā. Ja pa kreisi, super, nostājās apakaļ bariņā. 3, 2, 1. Tas diezgan vienkārši. Jā. Tagad es nezinu, kur gribēju precēties. Var uztaisīt 360? Apgriezties? Nu, skaties manu burvību. Burvīgi. Ne. Oi! Tas ir briesmīgi, ka es tev atkal pagājušā šitā izdarīju. Droši. Patīk mati. Paldies. Nēstoju. Jā, man jau patīk tā tetovēja. Very good. Oh, tev ir ļoti skaists acis. Damn, jā. Tu pazīst? Protams. Nē, tak. Es par šo nezinu, tāpēc, ja kāds pasaka pazīst, maybe, es vienkārši neatceros. Tieši tā. Lūdzu, uztais 360, tev ir ļoti skaists kleita. Paldies. Jā, tas ir brīnišķīgi skaists. Otrais rauns, jeb kokteļu stunda. Tā īsti varbūt nebūs stunda. Jums būs 10 līdz 15 minūtes, lai vienam par otru kaut ko vairāk uzzinātu, iepazītos un mēģinātu saprast, kur no meitenēm ir Džekam vispiemērotākā. Tu nezini, kā man sauc, vai? Labi, es esmu Agnija. Man ir 26 gadi. Un es vispār nāku no Saukštiem, bet es tagad dzīvoju Rīgā. Un kādu laiciņu jau dzīvoju Rīgā. Jā. Tā. Man sauc Alīna, bet 21. Es esmu no Rīgas.
Jā. Es nodarbojos ar dejošanu. That's it. Mani sauc Samanta, man ir 22 gadi, nodarbojos video filmēšanu, visu laiku filmēju, dodos piedzīvojumos un daru nenormāli trakas lietas dzīvē. Nosauc 3. 3, dejoju uz mašīnas jumtiem. Tas skan pēc policijas. Jā, man patīk ar džipu pa mežu braukt. Ar plakātu staigāju apkārt un meklēju Rīgu. Nā, viss kārtībā. Labi. Jā, esmu Evita. Man 26 arī gadi, kā tev. Un es nāku oriģināli no laukiem, tāpēc man ir arī tāds iekšā drives liels. Jau bērnībā braucu labprāt ar autosportu, pa mežiem arī kā viņa līdzīgi. Bet tagad dzīvoju jau 6 gadus Rīgā. Un strādāju gan autoskolā, gan arī impro teātrī darbojos. Nu, kaut ko radošu labprāt. Jā. Paldies! Mani sauc Elza, man ir 23, es esmu no Rīgas. Un es tikko pabeidzu universitāti, tikko aizgāju no darba. Tā kā es pilnīgi biju cilvēks. Un pēc pāris dienām braucu uz dažiem mēnešiem prom. Nu čau! Nē, viss kārtībā. Mani sauc Alca, man ir 26 gadi, arī tepat vietējā no Rīgas un strādāju vienā no lielākajām universitātēm. Tā kā tā ir mana ikdiena un vēl es varu pieminēt, ka es eju uz zālīti ļoti daudz. Zālīti? Tas ir mans hobijs. Ok. Zālīti ir mans hobijs. Kas to ir savs piesas? Tāds mystery guy. Man sauc Džerots. Es esmu latvietis. Par to nemelošu. Lielākoties cilvēki man sauc par Hani. Es nodarbojos ar mūziku, repoju dziedu. Tur viss tās lietas. Paralēli arī man patīk zālīt. Nekomentēšu kādu. Kur tu redzi sev pēc 5 gadiem? Cerams dzīvu. Nē, pēc 5 gadiem. Godīgi sakot, skatoties, kāda bija pēdējie 5 gadi, uz nākošajiem 5 es cenšos iet just with the flow. Ja pirms 5 gadiem bija plāns, tas šobrīd vairs nav. Vienkārši jāiet visam cauri un kas parādās. Jāņem katru iespēju pēc kārtas un jāskatās, kā tas viss iziet. Cik tev ir tetovējumi? Skaidri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kurš ir tavs mīļākais? 7, 8. Mīļākais? Man liekas, ka zeloņdrāts. Es zinu, ka viņš ir diezgan basic, bet man viņš patīk. Vai viņam kādam ir nozīme vai tas tā, spontāni? Šis bija pirmais tetovējums un šobrīd tā ir mana māte. Bet šautavs mammai. Man vajadzēja attaisnojumu, lai 18 gados aizbraukt uztaisīt tetovējumu. Es teicu, ka braucu dzert. Kas ir labāk? Dzert, laikam. Es uztaisīju tetovējumu? Nu, priekš mammas noteikti, jā. Uz visu mūžu paliks, bet alkohols izies. Tu zini, ka mūsdienā, es zinu, ka tu esi no laukiem, bet tu zini, ka var iztaisīt tetovējums. Nu, bet tas ir daudz sarežģītāk. Tas bija joks, bet es domāju, jā. Mans arī bija joks. Laukiem viss kārtībā. Es kādreiz aizbraucu. Kāds visais? Dzeris. Nē. Kurš ir dari? Tu dari. Labi, šis būs tāds ļoti honest atbildi par visu. Es vienkārši nevarēju tikt pār savām pēdējām attiecībām. Savus izvēlējos 2 gadus vispār nesaiet nekādās attiecībās. Es vienkārši tur netiku pāri. Un tagad tiki pāri? Es domāju. Zini kā, tas ir tāds, nu, ticis pāri, es ticis pāri, bet nākošajā dienā tā kā kaut ko padomā un tāds, damn. Vienkārši jāstiek īsto cilvēku, varētu... Nu, ir jāsalož tā Tik pāriem, sajūta. Ir jāsalož tā sajūta vienkārši. Un... Kā tu līdz šim meklē meiteni? Vai tu Godīgi vienkārši ļaujies? sakot, es nemeklēju. Vienkārši ļaujies. Šādi. Nē, šis bija ļoti spontāni. Ļoti. Ja šis kaut kādā veidā man palīdz, it's cool. Ja nē, tad dzīve ir skaista manīgais. Pēc kā tu vērtēji savu partneri attiecīgi, kur tu gribētu izvēlēties, vai tas ar tevi varētu iet roku rokā kopā būt? Es varbūt neizskatos vizuāli pēc tāda cilvēka, bet man interesē ģimene, man interesē bērnu nākotni. Kāpēc tu precēties negribu? Tu teici 3 mēneši. Tas vienkārši pārspīlēt, lai tā kā tu saproti, kad meitene domā nopietni atrast džeku, nevis es 3 mēnešus pabūšu ar tevi un es notērēšu tavu naudu un pazudīšu. Nu, mūsdienās... Ja seks bija labs, tad es ņemšu arī to variantu. Nu, pastāst, jā, pēc kā tu vērtē meiteni.
Ģimene. Ģimene. Man ir tik grūti pateikt, katrs cilvēks ir tik ļoti savādāks. Katram ir savas labās īpašības, sliktās īpašības. Bet kas tevi tā kā uzrunā? Jā, tas pirmais moments. Jā, sajūtas, kas tā kā, es nezinu. Nē, pirmais, protams, ir vizuālais izskats. Otrais ir runas tembrs. Man ļoti patīk, ja meitenei ir skaists balss. Vienkārši runājot, ja viņi ir tāds. Nu, tu pazaudēji man jau. Es tev neesmu izsūtījis. Es jau redzēju, jā. Tev patīk, ka meitene arī dzied? Jā. Māk dziedāt? Varētu dziedāt kopā ar Padziedās? meiteni. Tieši tagad? Nē, rītā, tagad. Man labrītā. Nē, tagad. Es sapratu, taču nav laikam bišķi vēlāk. Finālā, ja tikšu, tad padziedāšu. Uztraucies? Jā, es esmu cilvēks, man patīk kustēties. Un ja es esmu tā kā nolikts, man sanāk šis variants. Kurš vari dejot? Ļoti vienkārši jautājums. Ko jūs katru meklējat šajā vasarā? Vīru. Vēl jau. Jā, es atvainoju. Nē, jā, es gribu īstenībā nopietnas attiecības izveidot, jo es arī 2,5 gadus, ja ne vairāk, arī tā kā neiespringu, fokusēju uz savu attīstību, izaugsmi, un tagad saprotu, ir laiks fokusēties, atrast nopietnas attiecības, atrast to īsto vīrieti, lai var apprecēties un dibināt ģimeni, jā. Jo man jau ir plāns, kad man vajag bērnu. Tā kā tur viss ir, zin kā, pa punktiņiem. Ja sirdī jūti, tad tas ir jādara. Nu, es jūtu. Es nezinu, labs vai slikts komentārs, bet tā kā psihopātis. Wow. Es sorry. Nē, nu, katrs baidās no... Tev 22 gadi. Nu, There's a long way to go. Citi 18 gados preces. Latvijā Viņi visi precēšanās bija un šķiršanās statistika ir diezgan graujoša. Ja? 60% jaunie pāri šķirās. Un tie, kas visticamāk apprecējas ap 18, visi cieņi, good luck. Es ceru uz to labāko, bet... Tik depresīvs. Nē, saprotu, nē, Latvija... Nevajag ieciklēties tā, Nē. bet... Latvijas statistika overall viss ir depresīvs. Nu, ja to visu ņem priekšā un tā kā... Vispār mūsdienās visur pasaulē, jo tas notiek, diemžēl. Daudz lielāk visatļautību un tam līdzīgi. Realtīgi. Es godīgi nezinu, ko es meklēju vasarā. Es nemeklēju attiecības, bet ja viņas atnāks manā virzienā, tad es viņas pieņemšu. Bet vasarā es vienkārši gribu labi pavadīt laiku, atpūsties, nestrādāt tik daudz. Jā. Man tas pats, es arī tā kā, neiesprings uz meklēšanu, skatos, čiloju, jā, spūstu pa straumi. Tev redzēs, kā ceļa aizies, kā zvaigznes sakritīs, ja nevar nav. Jā, es vēlētos šajā vasarā noteikti braukt uz Taizemi, padzīvoties un iespējams arī tur veidot karjeru, kaut kādu paralēli. Jā. Kādu tieši? Marketinga jomā, jo es darbojos tajā arī saistībā varbūt ar producēšanu un tam līdzīgas, kas man patīk. Un arī es vēlos suni, kā es teicu, celētos melnu toipūdeli ļoti. Man ļoti sapīja, kā viņi izstās. Arī raksturs foršs. Kā izskatās melns toipūdeli? Nu, tā kā pudelītes, bet nereāli miniatūras. Man īstenībā patīk milzīgas suņi, bet kamēr nav privāta māja, es gribu maziņu sākt, jā. Vai, ko? Bet uz suņu vai kaķu cilvēks? Ko tu izvēlies? Cilvēki. Suns vai kaķis? Man patīk dzīvnieki. Kas tas mīļākais dzīvnieks? Un kāda mājdzīvnieku tu gribētu? Tevi. Okay. Labi atbildi. Esmu tā kā mājdzīvnieks. Labi, ka ne čūs, ka viņš ne... Tā kā es braucu ārpus Latvijas robežām, es meklēju piedzīvojumus. Tur arī paliksim. Laikam mans vasaras plāns ir atpūsties. Es plānoju iestāties tālāk pamācīties. Tā kā šajā vasarā man ir 3 ceļojumi plānā, tā kā es arī plānoju bišķiņ pačilot, atpūsties, pabaudīt dzīvi un pēc tam sākt pievērsties. Nezinu kam vēl, bet jāiet tālāk mācīties. Viss esat šeit, bet nevienai plānos nav Džeki? Mēs visi čilojam, mēs arī čilojam. Nevienai. Bet visi kopā tas nevar čilot. Kāds var būt? Visi Ja paveiksies, tad džeki. Jā, tas viss šitā notiek. Zini, kā parasti, ja meklē, tad nesiet beigās. Nu, ja tu baigi meklē kaut ko tur un es nezinu, bet ja tu tā kā ej pa straumu plūsti, parādīsies tas cilvēks. Viss notiksies, viss. Vai jums ir kāda seksuālā fantāzija, ko jūs gribētu piepildīt? Un ja ir, tad kāda? Nekas tāds, ar ko es esmu gatava padalīties, laikam.
Tas nāk, man liekas, pēc tam dabīgi iepazīstot cilvēku, saproti, kāds ir cilvēks, un tad vai nu sapas, un mēs kaut ko kopā izdomājam, vai tā kā nē. Kā pieslēdz pie gultas vai 5 džeki? Nē, tas ir too much for me. Viņa man patīk spicy, bet tā kā es neesmu crazy chicks, tā kā esmu diezgan melo, mierīga pa dzīvi, tā kā, jā. Es ar šādām lietām nevēlos dalīties internetā. Bet viņi brauc prom un grib spicy lietu. Kas notiks tur, tas paliks tur. Labs. Iespējams, arī internetā nonāks. You never know. Tāda zolīdā man fantāzija, laikam, būtu mīlēšanās ar vīru. Pirmā nakts, kad man jau ir vīrs. Tas par ko tas ļoti random, bet man tas ir nenormāli īpaši un kaut kā mentāli kaut kas interesantāks. Tā ir pirmā kāda. Un tā jau tālāk, lai viss ir ārpus interneta. Ok, bet šo es negaidīju. Tā ir pirmā reize, kaut ko tādu dzirdu. Pareizi. Not bad. Es domāju, ka varbūt kā no filmām 50 Shades of Grey, kaut kas tāds, tajā veibiņā. Tā būtu tāda, tāds spicy un action, un viss kā vajag. Viss kā vajag. Next. Man īsti nav tādas fantāzijas, bet nekas tāds, ko es neesmu jau pamēģinājusi, teiksim tā. Man savi goli ir piepildīti pagaidām. Jā, man viss pēc kāzām. Paldies! Jā, tas lai ziņā paliek. Ja jums ir go-to, vai jums ir go-to deju soļi? Ja ir, tad parādiet. Man patīk ielikt tā kā rautatēm rokās. Vienkārši tu mani ķeras labi. Ok? Nevai, bet tā kā smuki tā, jā? Viņu arī var izmantot. Es varu tā kā nomest? Jā. Kā tu leksi? Šitā es... Tu leksi man virsū? Nu, tā kā tu uz rokām turēsi. Ok? Nevai. Deju solis, paldies. Esmu smaga. Viss, paldies par uzmanību. Zini, kas man patīk? Tas bija jautri. Man patīk ar džekiem dejot, jā? Un man patīk, ka man māki izgriež meiteni. Tu jau teici, ka baigās dejotājs, ne? Es labi. Jā, iemontēja tā momentu, ka viņš tā teica. Kurā brīdī? Māki izgriež meiteni? Man jāparāda sev kā muļķi. Kautreiz. Jā, es esmu kautrīgs. Kautrīgs puisis. Nu, nē, davai. Parādi meitenēm, ka tu pratīsi dejot ar viņām. Ne? Iedomājies tev kāzās, tur jādejo un tad jādejo. Es īstumā priekš kāzām iet speciāli mācīties dejot. Nē, tas jau loģiski, tur jau būs šaus, bet šitā te, jā, tikai pieliekat skaistu mūziku, tādu spānisku, jā? Tādu. Nu šitā tu griez meiteni, jā? Tā kā snīgāk. Maybe. Vai tev tomēr patīk, ka tu tā tuvāk dejot? Man vienkārši patīk tāda distancīta no sākumiem. Es tur nodeju. Tev piemīja humoru izjūta? Kā tu liekas? Man kaut kāda melnā gan jau. Melnā. Es vienkārši nav Madonas, es tur tā runā Kā rakstu. tās Madonai? Nē, tā nav Latgala. Gandrīz, bet tu Īsti nesanāk. Viss bija no Rīgas. Viss bija. No laukiem. Tu esi kādreiz bijis laukos? Jā. Es slaucas gotu. Jā, slaucas govi. Nē, es tā esmu slauc govi. Tu esi pieskāries vispār govei? Jā. O, Es izskatos tik rīdziniecisks. nu es Dievu neko par sevi Bet tā kā nestāvu. tu esi vairāk tā kā Iedomājies, bet čals? jums bija jāprasa par mani. Tāpēc mēs bet vai tas pilsētas čals vai vairāk tev patīk ārpus pilsētas? Depends. Būtu gatavs pat dubļiem brist pirmajā randā. Jā. Nopietni, purvā Jā, iekšā. tā nav problēma. Nekad nav problēma. Labāk nekā kino, vai ne? Atkarībā kādu filmu. Es domāju par konceptu, bet labi. Nu, konceptu ziņā, jā. Cik svarīgi tev ir kā smaržo meiteni? Vispār ļoti svarīgi. Pasmažo katru Ķermeņa meiteni. smarža. Jūs man dodat atļauju? Jā, var. Šis ir tik jocīgi. Jā. Man tas smažā, jā?
Materijas mažo pēc. Nu, katrai savs šampūns. Man ir šeit sapūst uz krekliņa. Okay. Tas visās tā tik Man ir filmās. Man ir jāpārstrādā tā smarža. Es neesmu tik īsts. Oh, vai! Tu piedavies. Tas bija tikai. Es būšu godīgs, 3 meitenēm tikai bija smaržas, man tāds ir. Kurā? Un kā jums liekas? Mēs vienos nesmaržojam, es nezinu. Mēs varbūt varam pasmaržot tevi. Jā. Droši. Drīkst, jā, tu drīkst. Nevajag? Bet jūs nākat. Visas vienlaicīgi. Tad kāds mažo? No. Es pasmaržoju. Es Viens līdz 10 cilvēki. Nu, Nē, nav slikti. Jā. Nu, reizēs pasmažošu. Es tā uzmanīgi, ja? Nu, tāds melns vīrietis. Ko? Tāds melns, kā melns vīrieši. Ne, jau tāda jau ādas krāsā. Es domāju, nu, tā kā, zin kā pa dzīvi, ka tu melnā ģērbies tāds. Tas tipa bad boy tāds. Man liekas, tas bija reizi. Es nebiju. Labi, šeit izgriežu. Tas smaržo kā melnais. Es tagad nē, tā. Es nebiju domāju. Man te teikt, tas mažo kā tumša dvēsela. Šis ir slikti. Būtu aizvairot. šis viss iet diezgan lielā lejupslīdē. Vai kādam ir kaut kas mazliet foršs un pozitīvs, par ko jūs gribētu parunāt? Jā, es jau teicu, jau tūlīt jau būšu mājās, tad mazliet te padzerties. Paga! Šis nav pārtikas veikals. Jā, bet iekosties tāpat gribās, vai ne? Ja, no kurienes tu vienmēr uzrodies? Nu, drīzāk no kurienes tev tas vienmēr uzrodās. Kur? Kāpēc ar mani vienmēr tā notiek? Ja arī tu mazliet kautrējies vai nepieciešams ekstra iedrošinājums tur lejā, droši nāc jau no Yes veikala Čakielā 39A, kur laipnais personāls tev labprāt palīdzēs. Nav ko kautrēties. Tu tak arī te būsi, vai ne? Nu, kas to lai zina? Nāc un uzzinās. Kādreiz velc krāsainas drēbes? Es laikam dzirdiņas akcentu. Tev traucē? Nē, vienkārši smieklīgi liekas. Tu droši smejies. Šis bija ļoti slikti. Nē, man reāli patīk, ka cilvēks Nē, man tā kā Tas tiešām- ir kompliments man. Jā, es sapratu, vienkārši kaut kas īpatnējs, jauks. Jā, tas nav nekas slikts. Tas Man nav vienmēr tiešām. sasmiedina. Man Liepājas akcents vienmēr sasmiedina. Kur zemes? Viņš. Mēs. Es no Rīgas. Labi. Jā, man ir krāsainas drēbes, protams. Bet tu visu laiku velc krāsainas. Es nekad nevelku melnu. Nē, Kāpēc? nopietni. Tāpēc, kad es paskatos uz sevi, es neredzu, ka tā esmu es. Nu, tā kā, es nejūtos kā es. Nu, katram ir savs. Okay. Es godīgi sakot, visu šo filmēšanās laiku jūtos autistisks. Autistisks. Tā kā mēs visi, jā. Nē, nu mēs visi esam mazliet, bet... Varbūt tas Nē, ir man ideālais dēļ... vīrietis. Nē, es neesmu ideāls. Es nevienā vietā neesmu ideāls. Tātad attiecībās esi tāds kontrolējošs vai tev tāds, čau, tu uzticies viņu? Tu tā kā nesties viņas telefonu, varbūt, vai nav tādas aizdomas. Es nezinu, neesi tāds kontrolējošs, tur ar ko ties ārā vai Nu, tagad man interesē, ja es kaut ko tagad pateikšu, vai es nesaņemšu pēc tam kaut kādas ziņas. Bet labi. Nu, saka, ir, saki. Who the fuck cares? Tā kā. Who the fuck cares? Real shit. Agrāk es, man liekas, biju vairāk tāds, es no toksiskās puses šobrīd saprotu, kā lietas strādā un uzticība ir palikusi bišķiņ vieglāk. At the same time, ja man apčakarēt 2 reizes, it's done. Pirmo reizi es vēl tā kā, ja tas iet tieši ar tādām lojalitātes lietām. Pirmajā reizē es piedodu, otrajā reizē es done. Jūs esat tā kā relationshipā kaut cik toksika? Es nezinu, tā kā, man liekas, mūsdienās tas ir tās... Es varbūt nekad neatzīstu savu vainu. Ja esmu kaut kur vainīga, es vienmēr centīšos pierādīt, ka man ir taisnība un ka es neesmu vainīga. Un, nu, atkarībā arī kāda tā situācija būs pārāk reizi, tad jā, es sapratīšu savu vainu. Bet ir kaut kādas lietas, ka man tāds, nu nē, man ir taisnība, tā kā, nu, nē.
Man patīk padiskutēt. Jā, un es tajā citreiz tā ieeju tik ļoti, ka gribu pierādīt savu to taisnību. Ar faktiem, vai ne? Jā, tā kā visu savu to pierādīt, bet, Tā kā velc Google ārā kādreiz. Kas tieši? Google velc ārā, tā kā lai faktus pierādītu. Es jau esmu maņā visu galvā. Es jau visu zinu, kā ir un kā vajag un viss. Tā kā, man tas varbūt tāds, nezinu, red flags ir. Pirmā lieta, ko es pamanīju, viņš ir ļoti īss priekš manis. Bet tas jau nav slikti, katram savu. Es varu pateikt, ka man patīk ļoti viņa stils, un kā draugs noteikti redzētu viņu, būtu par ko parunāt, bet pa lielam ar draudzību arī viss sākas, tāpēc nevar pateikt galīgi red flag un nevar pateikt arī, ka ir mečs. Tā kā cilvēks, viņš ir tīri interesants, jā, es pateiktu tā. Tā kā viņam ir stils, tetovējumi, visi forši čaks, viss, jā. Jā, viņam forši tetovējumi. Bet. Man tādā stilā Džeki nepatīk, ka viņi saģēras melnu, sakaras, krustu, tetovējumiem. Tiešām nav mans. Man vajadzētu tādu brīvāku, tādu laimīgāku, tādu pozitīvu cilvēku arī, kurš varētu iejokot. Un, tā, ka es zinu, ka mēs varētu, tur būt traks pāris kopā. Bet viņš tāds, labi, es saprotu, viņš bija bišķi kautrīgs, viņš bija ievērties ciet, viņš pat tāds sevi, ka negribēja mums atvērties. Bet, vai es kādreiz pie viņa baigi pieiet un ar viņu runātu arī, es malā redzētu, nē, jo es no tādiem cilvēkiem izvairos. Alts, kā tev dēļ? Taisnīgi vismaz. Es laikam uzreiz pateiktu, ka nav tas vairs, man vizuāli vispār nesaista. Man arī liekas, ka viņš iespējams nav ticis pār savām iepriekšējām attiecībām joprojām. Man liekas, ka viņš ir tāds vēl still holding on. So, jā, es laikam teiktu, ka vienkārši priekš manis noteikti nē. Vienkārši plain and simple. Tas tik slikti, vai ir kāda meitene, kas vēlas palikt? Es domāju, viņš pats nevēlas attiecības, tāpēc arī mums ir tā pretreakcija. Viņš ļoti tramīgi uzvedas arī pret mums. 3 meitenēm ir jāiet ārā, 3 ir jāpaliek. Izlemiet. Jā. Nē, man patīk parunāt, es gribēju pasist ārā no Bet man arī liekas, ka jums veidojās saruna, jums bija tas projekts, tas interesants. Jā, tas bija. Bet viņam bail no manis. Bet tas ir tas interesantais, ka ir tas, jā. Kas jums ir baigais vibes tādā neredzētā līmenī. Jā, tas vienkārši. Bet viņi pateica, ka viņai galīgi ne. Bet tas ir jā. Un tev arī jāpaliek. Mums ir līdzīgas You never know. Jā. Es godīgi, man ir bijis tāds puisis, kas ģērs melka krusts un tā jau viņš ir labs cilvēks, bet kaut kā zina, ka tas ir tik mīļi. Kaut kā es tādu krāsains cilvēks, man blakus tādu zina kā melns. Bet kas ir tas labākais, tas pretstats? Varbūt tas ir tavs īstais koncepts. Viņš jau pēkšņi sāktu ģērbties tur krāsais. Mums nereāli patīk jūsu tā aura kopīgā. Jūs veidot tādu nereālu vaibiņu. Jūs visu laiku tā kā, Kopīgi izbalsojiet, kuras tad iet ārā? Laikam viņas 2 noteikti. Nav jēgas, ja pat negribas runāt. Man likās, ka tev ir interesanti ar viņu parunāt, jo tu viņam uzdev kaut kādus jautājumus. Man liekas, ka tev kaut kāda bišķiņa interese tomēr ir. Man tā kā patīk, ka cilvēkiem runāt. Tā vienkārši nav mēs 3 palikt, jā, tur grib projām. Ok, labi, 2 ir un kura? Labi, un tad tev galīgi nē? Mēs 3. Ok, tad jūs mēs varam palikt. Vienkārši pačalot. Čau, kā tā ir? 4. rauns, 1-1. Jums ir 5 minūtes, lai maksimāli daudz viens par otru kaut ko uzzinātu. Sākat. Brīvā stiliņā? Paskaties, kā mēs atkal satikāmies. Es esmu vienkārši setupot. Jā, tev šodien nav varas, bet man pār tevi ir tagad vara, ka es varu tevi iepazīt, kaut tu man pateici nē pašā sākumā, bet varbūt mums kaut kas ir kopīgs. Tomēr saka, ka 2 pretpoli pievēlkas. Ko tu domā par to konceptu? Patīs, ko nē. Tas nav tāds. Man liekas, tas ir īpaši savstarpēji cilvēku attiecībās. Netici Īņu un Jāņas enerģijai, miedarbībai? Nē. Domāju, es neticu. Tev patīk video spēles? Jā, īstenībā ļoti. Jā, kāds tas spēles patīk? Viss, kam ir labs stories, un man patīk CS ļoti. Es arī CS spēlēju. Tā kā varam kādreiz uzspēlēt. Varam mēģināt. Man ir ļoti laba atmiņa tieši uz dziesmām. Man ir tas prīkals, ka man ieslēdz dziesmu, ko es vienreiz dzirdējusi, un es vienkārši visus vārdus varu nodziedāt. Nevis vienmēr, bet lielākoties. Jo man ļoti saista tieši tā muzikālā pasaule, tāpēc, laikam, arī uz dziesmām ir tas tāds flows. Ok. Kas vēl no latviešu mūzikas patīk?
No latviešu īstenībā es diezgan maz klausos. Es dzirdu radio apmēram, ja tik daudz. Bet man ļoti patīk šipsī. Man ļoti patīk tieši arī ik pa laikam, kad man vajag iedvesmu, tieši lirikas, kad ir daudz dziļāk. Jā. Tev vajag iedvesmu priekš kā? Vienkārši priekš izaugsmes, priekš manas kaut kādas mentālās, varbūt vienkārši pasaules, jā. Kāda man saulīte? Jā, tu tici saulītē? Jā, es ticu visuma enerģijai, ne? Kam tu tici? Savu? Es zinu, ka tas nav. Tāda cilvēka tā parasti saka par sevi, es ticu sev. Jo... Jā, bet kāda jēga ticēja kaut kam citam? Nē, tev jau nav jātic katru dienu kādam. Es agrāk strīmoju Twitchā. Okay. Jā, tas bija streamers kādu periodu, bet es arī esmu satura veidotājs. Man ir sadarbības ar brandiem no ārzemēm, un es ar viņiem sadarbojos, un tās kontents ir un viss tā, un tas aizņem arī visu to laiku. Bet tas tā kā aizņem tavu ikdienu, mostly? Dienā. Nē, principā arī brīvais laiks ir priekš sevis, kas var kaut ko citu padarīt. Latvieši in general ļoti judgeful. Visu, ko tu pasaki, lielākoties kādam būs kaut kas slikts, ko pateiks, kad iznāks tas un tas. Dziedāšana, jā. Es agrāk dziedāju ansambļos, koros, baznīcas korī arī, un man viss teica, turpini dari, un man vienkārši par solo karjeru bija bail, jo bija atkal bail no tā, ko padomās citi. Varbūt vienreiz nedod Dievs kāds pateica, ka kaut kas viņam nepatīk manā dziedājumā, man visu dzīvi tagad ir tas, ka nē. Viss iedomājies, un tas ir riktīgi mentāli broken. Kaut ko spēlē no sporta veidiem? Uz zāli. Tikai uz zāli. Agrāk spēlēja tenisu, florbolu un mazliet boksu. Un arī tenisa raķeta nopirkta, bet kaut kā nesanāk bieži aiziet. Bet es esmu sākus basīti. Jā, tas ir forši. Tev nepatīk basketbols? Nē. Es, kā jau minētu, es bišķi par īstu basketbolu. Nekas? Tu varētu sevi notatot visu? Jā. Man patīk tās sāpes, ka tas ir. Seju? Arī. Lūk, Dievs. Ko darīt, ja tev būtu blakus meitene, kura mazu saulīti tikai uztatovēt? Tā nav nekāda problēma. Tā ir preference, kas cilvēks dar, ko viņš grib. Labi, kur tu vestu pirmajā randiņā meiteni? Šobrīd uz jūru. Man pašam gribās ļoti uz jūru aizbraukt. Un ko jūs te darītu? Pīpētu? Jūs jau domājat, ka es uz zāli pīpēju tā kā non-stopā, jā? Nē, tas tāds piemetiet manam jautājumu. Nē. Kas tagad uz parunāt? Labi, un ko tu tā kā dari ikdienā? Kāds tavs tā kā ikdienas, tā kā tā rutīna, teiksim tā? Man nav rutīnas. Man šobrīd ir ļoti neorganizēts dzīves stils. Šobrīd pēdējo mēnesi strādāju privātajos pasākumos par bārmeni, nākošu mēnesi mainu darbu. Un tad beidzot būs full-time darbs, varēšu atpūsties, varbūt bišķiņ, nebūs galvas sāpes. Jā, kādos bāros strādāji? Fonstrītska villā. Kur tieši? Fonstrītska villā, blakus, kas ir skapis. Pretī uz privātajiem pasākumiem. Tev patīk? Vairs nē. Man liekas, es pa vecu tam visam. Jā, tas gan. Daudz meitenes iepazina. Kur bāros? Nu jā. Diezgan. Jā. Cik tu esi garš? 1,79 kaut kas tāds. Tas nav nekas tāds. Maziņš. Maziņš. Ej, jo! Nē, es tā neteicu. Es tā neteicu, jā. Par ko bija maziņš? Nespēju par ko bija. Maziņš. Es vienkārši atzinās tikko, bet viss ir kārtība. Ko domā par ASV iesaistību Vietnamas karā? Par politiku šajā raidījumā mēs nerunāsim. Tev vajag iepazīt mani, es nezinu, pajautā kaut ko, nezinu man, ka tu iepazīsties ar meiteni. Ko tu viņai jautā? Mans tīps, tā kā galīgi, nē. Es visticamāk, tas pats, kā es jau padzirdēju, bet, mazāk. Klausījies, jā? Baigi labi dzirdēju. Jā. Esmu īsts. 5. rauns, pēdējā izbalsošana. Jāpaliek ir vienai meitenei, pastāstiet, jūsuprāt, kura varbūt sadara vairāk ar Hanī, kura nesadara. Kuram divām meitenēm būtu jāaiziet, kurai jāpaliek? Viņa vairāk sadara. Vai tu? Es? Jā, tu. Viņš pat ar mani negrib runāt, ko es. Tas ir smieklīgi. Es domāju tieši auras ziņā. Mums ir tā kā ar viņu labas conversation vienkārši. Mums ir tā kā čoms ar čomu. Bet tev ir dvēselisks tāds vibes. Jā, viņam arī.
Nu, nē, viņš pat negribēja ar mani runāt. Tas arī viss sākas, kad Bet tev viss bērnībā sākās kašķējas from raustais enemies bizītes, un to pēc tam- lovers. Tu iedomājies, viņš ienāks iekšā un redzēs mani, viņš pēc tam gadu negribēs attiecības. Nē, Iepazīties. Viņam mums tas varbūt tā ir zīme no Dieva, ka tieši vajag pamēģināt kaut ko tādu, Jā, kas tas tevi gan. atvaira varbūt. Aha. Man vienkārši patīk, ka ir kaisli sarunā, un viņiem bija tāda reāla kaisla. Viņiem bija vienkārši labs flows. Nu, tā kā man ļoti patīk, ka tēmas sakrīt, un tas ir normāli, tas ir ar daudziem cilvēkiem tā var notikt. Bet šāda saruna, kā bija viņiem, tas man likās, wow. Es tādu vērot vienkārši stundām ieliku, kā viņi runā. Caur strīdiem uz tādu maigu kaut kādu, es nezinu, sajūtu, man ļoti patīk. Samant, vai pat neminēja, ka pretējie poli pievalkās? Nu, es jau Es viņu teicu, dēļ, ka es jau pēc- vienkārši metu uguni sižetu. Man Bet tā vienkārši arī ir. patika. Man Tātad, personīgi patika. dāmas, jūsu visu 3 lēmums ir... Samants Nē, paliek, nu, jā? man patīk uzvarēt, jā, paldies. No mikrofona rokās, bet kā jums liekas, ka tā ir pareizā izvēle, vai? Pilnībā piekrītam. Jā. Nē. Man Kāpēc tu domā, liekas, ka nē? vienkārši ļoti rēcīgi, tā kā viņš ir rocījis viņu, bet es izvēlētos Agniju. Jums bija iespēja iepazīties ar Hani vairāk, un viņam bija iespēja vairāk par jums uzzināt. Jums vienīgajām 3 bija tāda superīga privilēģija vienam ar vienu parunāties. Un tagad uzzināsim, ko tad dāmas ir izvēlējušās, kas tev ir vispiemērotākais variants. Bet pirms tas notiek, iečuks man ausī no visām meitenēm, kas šodien bijuši, kuru tu pats būtu izvēlējies. Tā, lai nedzird neviens cits. Ok, tagad es tā zinu, un šo lēmumu nevar mainīt. Kā mums tas viss patīk. Kaut kādu drumroll mums vajag. No dāmām, no šīm 3 skaistām, burvīgajām visām dāmām, viņas visas pašas ir izvēlējušās, ka tev visvairāk piestāvētu Samantā. Es zināju no paša sākuma, ka tā notiks. Nāc šurp. Labi, kas notiks tālāk? Nu, pakomentējiet, kā tas tā notika, jo kaut kur runa bija par pretpoliem. Es zināju, ka es tikšu plejot. Domā, ka tas bija speciāli? Jā? Ok, Tas to ir tad tu varēsi sākums. skatīties video. Jā. kopā. Tad viss kārtībā. Samant, kā šis notika? Kā meitenes Es izvēlējās? nezinu, es patiesi pārsteigumā pilna, jo es viņām teicu visu, ko es domāju, kad... Hani izvēlējās Agniju. Kas bija Viņš Agnija? iečukstēja Agniju. Labajā malā. Es arī tev viņu gribēju piespēlēt. Es tā kā es teicu, ka viņa, es vienkārši arī varu labi savest cilvēks kopā, es jūtu, kuru varētu labāk. Kas tad ir tas, kāpēc meitenes tieši tevi izvēlējās? Viņas domā, ka es labāk, es nezinu. Kaut kāds jau bija tas nodoms. Jā. Ok, nu tad pirmais randiņš šeit būs vai nebūs? Nu, viņš ir solījis jūru man vest. Tās bija apsolījums jau. Manā izpratnē, jā. Patiniet apakaļ. Anyways, super! Liels paldies, ka piekritāt un milzīgs aplausu visiem, kas šodien bija! Šis bija viens varens cilvēku eksperiments. Šis bija viens varens cilvēku eksperiments. Negaidītas lietas. Nē, es vienkārši... Bet tagad reāli. Nu, bet ko? Nu, bet tāda ir dzīve. Šis bija viens varens eksperiments, kur 6 meitenes pašas savā starpā centās izvēlēties, kura tev ir vispiemērotākā. Tev nebija nekāda teikšana. Un tagad es gribu to kokčiku. Ok! Paldies, skatījāties un līdz nākamajam video!